Ja piena sēnīte atkārtojas regulāri, vai tas varētu būt kāda cita nopietnāka iekaisuma vai slimības rādītājs? Jā, piena sēnīte, ja mēs runājam par to, kāpēc viņa rodās, par tiem riska faktoriem, ir arī mūsu imunitāte. Un, ja piena sēnīte atkārtojas ļoti bieži, tas var liecināt par to, ka kaut kas ar imūnosistēmu nav kārtībā. Un tādas biežākās saslimšanas, kas provocē piena sēnīte, ir HIV infekcija, ir cukurdiabēts, ir pacienti, kuriem kaut kāda iemesla dēļ jālieto zāles, kas nomāca imunitāti, pacienti, kuri lieto regulāri antibiotikas. Kādi ir veicinošie faktori piena sēnītei? Tātad tie jau ir manis minētie medikamenti, slimības, kas nomāca imunitāti, arī hormonālā izmaiņas, jo piena sēnītēm patīk, kad ir daudz mūsu galvenais sievišķīgais hormons estrogēns. Grūtniecītēm šī problēma sievietes, kuras lieto hormonāls preparāts, piemēram, hormonālo kontracepciju. Reiz arī dzīvesveids un mūsu paradumi, higienas paradumi, maksas skalošana, kas skaitās ļoti tāda neveselīgs paradums, cieša sintētiski apakšveļa, karstums. Tā kā vienmēr, kad pats sieviete nāk ar šādu biežu problēmu, mēs rūpīgi iztaujājam, vai ir kāds no šiem te provocējošiem faktoriem, un viens no tādiem paņēmieniem, kā izvairīties no uzliesmojumiem, ir mēģināt šo te faktoru kaut kādā veidā noņemt, ja tas, protams, ir iespējams.